Čau visiem, jūs Trop Studio kanālā, un mums būs krūts vidīgs par šīdo Mercedes. Mums šīdos Mercedes ir īpašs ar to, ka viņš ir ilgu laiku stāvējis. Man bija līdzīgs projektiņš kādreiz, tas bija Roberta Vītola Subārs. Diemžēl tad vēl es nebiju tāds aktīvs YouTubers, un mums nebija tik daudz satura, bet tur arī bija ļoti daudz puvums. Šajai mašīnai arī ir diezgan daudz puvums. Viņai visas gumijas jau ir tādas, teiksim, zaļas. Salons ir vispār īpašā kondīcijā. Es no sākuma vispār padomāju, ka tas ir milzīgs darba apjoms un to, ka galā es nemaz nezinu, vai būs labs rezultāts, jo ar tiem pūmiem dažreiz viss sanāk forši, dažreiz nekas forši nesanāk. Un viņš saka, Rob, var uztaisīt smuku, tā ir man drauga mašīna, viņš jau viņu domā braukt līdz mūža galam. Un gribās viņam sakot, cilvēks pats ir jūrnieks, tāpēc arī mašīna ir ilgāk stāvējusi. Un kas ir tikai normāli. No ārs viņa izstāsta vēl plus mīnus normāli, var es uzreiz pamanīju to, ka kaut kāds te mušs vairāk, kaut kas zaļš, bet nav jauna mašīna, tas tikai normāli. Salonā āda, teiksim, ir bišķīt sagurusi, bišķīt ļoti sagurusi, tie paši beļķi ir izsēdāti, bet mēs viņus necelsim. Mums pamatā lieta, ar ko mēs cīnīsimies, ir pums, jo ir bijis mitrums salonā. Teiksim, tās detaļas, kas ventilējās, ir plus mīnus normāls, bet tur, kur, teiksim, ir jostas, tur ir manāms pūms. Tad, kad pavelc viņu ārā, tad tur redzēt, kad ir pleķēns un ar to mums būs jācīnās. Un es vēl tā skatos to, ka šis ir kaut kāds custom salons, jo panelis ir pāršūts, tā ir kaut kāda Alcantara vai kaut kāds tāds interesants tipa audums. Un oriģināli, cik es zinu, ka tāds neiet. Un vispār šis Mercedes ir ļoti īpašs. Pirmkārt, viņš ir milzīgs, un otrkārt, viņam, man liekas, ir 5-lietrīgs motors vai kaut kas tam līdzīgs, nu man vismaz tā teica. Būs tās kaut kas savādāks, nevis tā kā vienmēr, kad es vienkārši pulēju, un mums tur ir viss perfekti, bet būs reāli. Es domāju, ka būs emocijas, būs grūti, un būs kaut kas neparasts. Virsbūve pirmais, ko mēs darīsim, mēs viņu visu kārtīgi samazgāsim. Mēs arī šeit varam redzēt to, ka auto mums ir braucis vai nu pa laukiem, vai nu pa šosei, es nezinu, bet te viss ir mušos un knaušos. Mums vajadzēs atmazgāt šitās visas padarīšanas, lai smuki. Tad mums šeit ir arī diezgan saguruši diski, jo vecāka mašīna, jo viņai vairāk ražojas bremžputekļi, tas tikai normāli. Un vajadzēs visu šeit atmazgāt no bremžputekļiem, un diski tā jau izstās vizuāli diezgan labi, vienkārši tiešām viņas vajag kārtīgi atmazgāt. Un te mums sākās interesantākā daļa. Spējuši lampiņu vispār. Tas it kā super acīs nekrīt no 2 metru attāluma, bet vispār pilnīgi gandrīz visās šķirbās šajai mašīnai ir mold. Tas nav pūms, bet kā to nosaukt? Sandi, kā to nosaukt? Sūnsaug. Sūnsaug, jā. Viņai ir sūnas. Viņai ir sūnas uz virsbūves visās šķirbās. Tā kā mašīna stāvējusi, un mums Latvijā pieņemsim diezgan bieži līst lietus, nekas tik ātri nežūst. Viņai aug visu kaut kur sūnas. Rekur parāda Sandi. Rekur šeit viss ir zaļš, šeit ir zaļš, šeit ir zaļš, šeit ir zaļš. Šeit ir zaļš. Tas nav tikai pie gumijām tās saprotam, bet šeit, teiksim, arī ir tāds vietas, kur ir kaut kas zaļš. Te ir atsevišķi stāsts ar to sūnu dzīvošanu, te ir diezgan traki. Mēs mēģināsim visu to izmazgāt, mēs mēģināsim visu to dabūt ārā un tās gumijas tā kā uztaisīt plus mīnus normāls, lai viņas izstāst, kā viņām jāizskatās, nevis viņas ir zaļas un tur kaut kas dzīvo. Tad, kad mēs būsim visu kārtīgi izmazgājuši, mēs uztaisīsim vēl tādu dziļu ķīmisku mazgāšanu pašai lakai, mēģināsim izvilkt ārā tas, kas tur ir ieēdies, un pēc tam mēs, protams, visu sapulēsim. Šitam auto mēs netaisīsim kaut kādu nereāli kruto pulēšanu, tur dziļā pulēšanu, viss švīks ārā pa virs kerāmika, bet es ar klientu sarunāju. Pirmkārt, viņam bija budžets, kas ir pilnīgi saprotams, tas ir normāli, es kā meistars esmu arī lokans. Mēs viņu sarunājam uztaisīt viensvaru pulēšanu un uzliksim vasku. Mums tas dos tādu patīkamu spīdumu, viņi no 2 metru attālumu iztīsies rītīgi labi. Viss virsbūve būs daudz svaigāk. No ārpus mums arī īsti neko nevajadzēs vairāk. Mums viss tā lielākā cīņa būs ar salonu, tas ir arī fakts. Bet mēs pastāstīsim tikai par virsbūvi. Ielīdīsim salonā, ātri pastāstīsim, ko mēs darīsim salonā un kas tur notiek. Jostas ir sasmērēts, kas ir normāli, gaišās jostiņas ir kāds ir. Kas mums ir pa lietu? Visa āda, viņi oriģināli nemaz neiet tādu pilnīgi baldu, bet viņi šeit visi manām dzelteni, šeit ir pleķi, šeit ir kaut kāds zilums. Te ir kaut kas viss nosmērēts un gribētos visam šim iedot vismaz kaut kādu vienu toni plus mīnus censties iedot, jo āda ir tiešām sagurus un var redzēt, ka gadiem te nav kopts kaut kas. Liekas, ka nekas traks, bet te ir kaut kāda pilnīgi nesaprotama dzeltena pleķi. Arī viss šādas plasmas detaļas es tā kā ieteicu nopulēt, un to mēs arī darīsim, lai viss tas ir uzreiz svaigāks. Runājot pa ādu,
Kāda mums ir ādas situācija? Viņa ir reāli netīra, to var redzēt, viņa ir pleķaina, viss, un es domāju to, kad es uztaisīšu kaut kādu žosku ķīmisko, atjaušu spēcīgu ķīmijas un visu šito izbrucināšu. Tam mums būs jāpāriet pāri visam vēl ar tvaiku, jo es jau redzu, ka te ir saplaisājusi ādu, un lai no tām porēm mums viss izvilkt ārā, mums vajadzēs tvaiku. Un tad ir arī vēl šitāds stāsts, to, kad mums ir puvums jostās. Es negalvoju, ka viss iznāk 100%, bet mums būs jādara, ko mēs varam, un cerēsim, ka viss smuki izdosies. Klientam es arī skaidroju to, ka, nebūs perfekts salons, bet būs noteikti daudz labāk. Arī griezts jau ir tādu sagurušu un interesantu materiālu pleķaini, tā kā viss būs jāmēģina berzēt, tīrīt un skatīsimies, kas te notiks. Cerēsim uz to labāko. Arī viss šitas paklājs, viņš jau ir tāds sagurs, netīrs, smilšains. Gribētos viņu vismaz dabūt vienā tonī, dabūt visu šitās smilts ārā un viņu kārtīgi izmazgāt, lai viņš vismaz nav tā kā sasmērēts. Mums arī pieņemsim šitādu vietu. Te ir tā kā viss manām dzeltens, te jābūt diezgan gaišām. Bet tas ir vienkārši jau nolietojies, izdedz saulē. Es nezinu, vai man sanāks dabūt to baltu, bet cerams, ka mēs vismaz to virspusējo dzeltenu noņemsim nost. Šeit arī mums jau audums ir manām sasmērēts. Te kaut kas ar kurpēm nosmērēts, bet tā ir tāda standarta vieta. Vienkārši es cerēšu, ka mums izdosies to visu izņemt ārā. Pieņemsim vadītāju beņķis mums arī ir pilnīgi citā tonī nekā aizmugurējie beņķi. Ādu mēs nekrāsosim viņam, jo tas nelien iekšā mūsu budžetā. Mums būs jāmēģina sasniegt maksimāli labu rezultātu. Teiksim tā, nepalēto, jo tomēr šitas viss kaut ko izmaksās, bet mums vajadzēs bez ādas krāsošanas mēģināt pašiem vienkārši to ādu izberzēt. Ar tvaiku, ar ķīmijām cerēsim, kad viss ies nost. Ja viņš pats nav mazgājis gadiem, tad jau idejiski vajadzēja būt, kad šitā viss ir vienkārši sasūkusies āda netīrumiem, un tā vajadzētu visam iziet ārā. Es jau ļoti ceru, ka būs. Bet redziet, viņam viss tā problēma tāda, ka kaut kur kaut kas ir tecējis, kaut kāds mitrums, un tajās vietās, kur elpo viss ir normāli. Bet tur, kur mazāk gaisa piekļūst, tur uzreiz ir tas pūms. Te var, piemēram, pamanīt, ka te ir porēs kaut kāds nesaprotams vispār brūnums. Es nezinu, kas mums te viss būs, bet mēs šito visu mēģināsim notīrīt. Tad mēs šitos lakotās detaļas visu pulēsim, šitās visu lakotās detaļas arī pulēsim. Un es zinu to kā faktu, tad, kad mēs būsim visu iztīrījuši un sapulējuši, kad būs daudz labāk. Es negalvoju, ka būs perfekti, bet es zinu, ka sēžot salonā būs reāli patīkamāk sajūta. Šeit ir vispār tāda interesanta gumija, kas ir starp durvi un jumtu. Un šeit ir vienkārši sakrājies viss kaut kas. Šito visu vajadzēs noteikti izņemt kaut kā daļu ārā pa sauso, kas te ir. Un visu atlikušo mēģināt izmazgāt ārā vienkārši ar otiņu. Pirmie 8 centimetri no gumijas. Tur viss gumijas garumā būs vienkārši vispār cits stāsts. Šitā ir kaut daļa no tā, ko es izrubināju. Vienkārši kaudz. Te jau ir tā pieķipuši visi tie dubļi. Te būs jāmitrina viss. Tā kā disks paliek manām violets, mēs varam secināt, ka ir ļoti daudz bremžu putekļu uz diska. Tas ir labi, kad viss ķīmija strādā, ka viņi paliek violeti. Tas nozīmē, ka mums līdz viss smuki nonāks nost un būs daudz smukāks disks. Ja viņš ir šitik violets, tas nozīmē, ka viņš būs krietni smukāks, ka mēs viņu nomazgāsim. Tagad mēs esam visu noskalojuši, uzlikām ķīmiju, tagad mēs sākam kontaktu mazgāšanu. Tagad tiksim galā ar mušiņām, kas mums te tā ir, un te tā un uz bumperi. Kā mēs redzam, ūdens un spiediens nepalīdz. Mums vajag ķīmijas. Mums te viss ir palicis. Viņas jau tur ir sanāči kādu laiku, viņas jau ir ieēdušās, viņas tikai nagu var nobrucināt. Pat ar nagu baigi neiet nost. Mums ir forši nošrakstīts viss. Mēs paņemsim mūsu jau lupatiņu un nedaudz viegli nespiežot pāriesim pāri. Aha, nekas mums nenogāja. Tagad mēs bišķi uzspiežam. Kad nedaudz uzspiež, tad paliek labāk. Tā ar viegli pieskārienu, diemžēl, mēs netikām galā. Kāpēc? Jo visdrīzāk, ka tās mušas jau tur vairāk kā nedēļa toči stāv. Kad ir putnu kaks vai mušas, mēģināt viņas mazgāt uzreiz nost, jo viņas sādāk iedās jūsu lakā, paliek pleķi, un jo ilgāk viņi stāv, jo pēc tam grūtāk viņi dabūt ārā.
Zini, kā man vienmēr komentārā viss raksta, lai pulēt vajag tādu pacietību. Ziniet, man pulēt patīk, un tad, kad man ir kaut kāds šķirts jāmazgā vecam Mersim, tad ir reāli pacietības pārbaudījums. Jo šis ir reāli ilgi, un es vēl saprotu, ka mēs pat neesam pusē. Cik stundas jau mēs mazgājām šī no kaut otrā vai trešā? Reāli ilgi iet. Mēs, ka trešā iet. Tā, lai skatītāji saprast, iet trešā stunda, kad mēs mazgājam šito mašīnu. Mēs pat vēl neesam tikuši līdz šampūnam. Un pēc tam vēl būs jānotīra viss dziļie netīrumi, kas ir iekšā lakā. Tās ir vēl kaut kāda reāli vienam pašam. Pusotru stundu jau vairāk cilvēki tur stundā var paspēt visu izdarīt. Tā kā jā, ja kādam liekas, ka detailings ir vienkārši ar rotiņu pabrucināt pa mašīnu, tad, diemžēl, tas tā nav. Tas viss ir ļoti ilgi sarežģīti, un jo tu gribi krutāk un foršāk un smukāk, jo vairāk laika tev uz to visu aizies. Pabeidz mazgāt Mersīti, un es domāju, ka šodienai pietiks, jo viņš ir diezgan ļoti pārbaudījis man pacietību. Es viņu 3 stundas mazgāju, ir jau vēls, ir piekdiena, bišķī tā kā jāatpūšās arī ir. Un tad, nākamā dienā, kad mēs te nāksim, tiksim gailā ar netīrumiem, kas ir padziļinātie, izvilksim ārā tos no lakas. Un es domāju, ka būs jāsāk šrubīt tas salons, jo salons būs reāls izaicinājums. Un būs grūti, būs žoska, būs jāmočī, un es domāju, ka tas nebūs galīgi 1 vai 2 dienu jautājumi, ka tur būs kaut kādas 3 dienas jāmočī, pēc tam vēl jāskatās, kā tur viss izskatās nožuvis, un es domāju, ka būs interesanti. Esmu atbraucis jaunā dienā. Vakariņā, prātīgi te kaut ko padarbošos, un es parasti šitādas vietas nepārāk aktīvu, tā kā ķeros mašīnām tīrīt, ja tev vispār labāk neko neaiztikt, jo no mazums kaut kas saplīs lūkai, un tad tu esi vainīgs. Bet rekur te ir galīgi viss sakrits, un plus man arī pieteica tie īpašnieki klāt, ka šeit viss ir sūdīgi, un tad mēs mēģināsim šito vietu, rekur arī mitrums riktīgi krājās. Šo vietu mēģināsim kaut nedaudz iztīrīt, lai viņi kaut nedaudz simpātiskāk ir. Izmazgāju visu to, ka šeit ir tā kā lūkā no abām pusēm. Kopumā guma izstāsta daudz labāk, un viss tā lūks padarīšana arī ir daudz tīrāk. Tā rekur var redzēt, gumija mums ir nevis zaļa, bet jau tāda melna. Ļoti labāk viņa izskatās. Vienīgais tas, ka viņa nedaudz porē, bet tas ir dēļ tā, ka viņa jau savus, viņa diezgan veca. Tas ir normāli. Bet tā reāli čotki sanāca. Tagad ķeršos klāt šitai vietai. Es jau tad tīrīju, pirms tam visu mazgāju. Bet reku mēs varam redzēt, ka te vēl ir zaļš, te ir zaļš, te ir vairāk zaļš. Šito visu mēģināsim mēs dabūt ārā ar tvaiku, jo tas, diemžēl, viss ir piekals, viņu tik viegli nedabūs nost. Es uzreiz gribu pateikt to, ka mīļie man skatītāji, drīzāk mīļie man klienti. Es ne visām mašīnām šitā tīru gumijas un lūks. Šis ir speciāls gadījums. Kāpēc es citām mašīnām netīru, piemēram, to pašu vietu, kur stāja kā lūku un tādā garā. Nevienmēr tas ir vajadzīgs. Tur pārsvarā tā kā ir tīrs, 99% no cilvēkiem tur nemaz neskatās. Šeit vienkārši ir tiešām viegli pamanām defekti tajās vietās. Un gāja runa tieši par to, ka vajag dabūt tur tā visā ārā. Un šis ir tāds speciāls gadījums. Bet viņš ir ļoti interesants. Tas ir tāds jauns pārbaudījums man, jo man sen nav bijuši šitāda autiņa, tā kā es esmu pat bišķi priecīgs, ka viņš te ir. Ar šito mašīnu, ko es redzu un kas man patīk, ir tā, ka ir tiešām ļoti grūti, ir tiešām sagurs auto, bet salons ļoti labi reaģē uz tīrīšanu. Tāpat arī virsbūve ir tā, ka jā, ir netīrs, jā, tur kaut kas nav, bet tā, ka tu tīri, paliek arvien labāk, un kaut kāda pleķa pasliekas pat neies ārā, tur iet ārā. Es vēl neesmu ticis līdz mitrai mazgāšanai, bet vienkārši ar sūkšanu jau, kad kārtīgi viss izsūst un izpūš, jau tā kā ir daudz labāk skatu, tā kā forši. Tas ir forši. Atnāca jaunā dienā, viss ir izžūs, tepiķīši izstās galīgi labi. Ko es berzē mazgāju, viņš reāli izstās galīgi labi. Šis izstās reāli daudz labāk, nekā es vispār biju plānojis, ka viņš izstīsies, bet es jūtu, ka viņš nav 100% izžūs, varbūt tā ir ilūzija. Un ir vēl seatbelts, jostas. Viņi izstās labāk nekā izstījās vakar, jo es viņus izberzēju, bet viņi nav perfekti.
kur es tīrīju, te bija tāds nedaudz puvuma vietas, un tas defekts ķipā pazuda uz kaut kādiem, nezinu, 80%, bet te vēl kaut kas bišķi palicis. Mēģinās tīrīt vēlreiz. Bet vispār baigi sūdīgi ir ar tām jostām un ar to puvumu, jo tās jostas sanāk, ka ir porains, un sanāk, ka tajās porēs viņš tur dzīvo. Un es jau tā samaucu tur litru ar ķīmiju iekšā, vēl atvaik izberzēju. Šodien mēģināšu to izdarīt vēlreiz, bet realitāte ir tā, ka es šaubos, ka viņi pazudīs pilnībā. Šīs nav pirmās jostas, ko es esmu tīrījis. Tās jostas realitātē ir grūti dabūt, kādas vajag. Tā kā tā, cīnīsies tūlīt tālāk. Es domāju, sāks ar beņķiem. Šodien tik daudz nedarīsim, vakar reāli norāvu dafigā stundas. Līdz naktī rukāju, tā kā šodien būs bišķi prātīgāk. Tā kopumā beņķa situācija tāda, kad āda ir manām netīra. Viņai noteikti nav īstais stundas, kāds jābūt, bet tas ir normāli. Mēs to arī mēģināsim sakārtot. Ja godīgi, ņemot vērā kāds ir gads mašīnai, tad stāvoklis ādai nemaz nav tik slikts. Viņš ir diezgan pat labs. Tā kā viņi ir tur saplaisājuši bišķīt netīri, bet man liekas, ka viņi izberzēs varētu būt diezgan labs skats. Ceries, ka viņi paliks tādi gaišāki, ka viņi tādi manām tumši. Vadītāja beņķis ir vissliktākajā kondīcijā. Viņš ir vienkārši citā krāsā. Tad tūlītās berzēs nereāli ārā beņķis. Nereāli berzēs beņķis, ies pārat vaiku un skatīsies, kas notiek. Tikko es izberzēju rokbalstu, gan ar ķīmiju, gan ar tvaiku. Es eju visam pāri, gan ar ķīmiju, gan ar tvaiku, jo es vienkārši zinu, ka uz baltiem saloniem tvaiks dažreiz dara brīnums, un viņš tā forši ielien visās tās purītēs un viss iztīra. Un principā te viss ir netīrs, te ir pelējums, un tvaiks arī forši dezinficē, tā ka tas arī nāks par labu cilvēkiem, kas tas ēdēs. Bet paskatīsimies, kā mums iztīrījās ādiņa. Viņa reāli iztīrījās, pilnīgi čotki izstāstīt ādu. Es ceru, ka vadītāja beņķis, kas mums ir diezgan tumšāks pa vispārējo, iztīrīsies tieši tāpat. Un rokbalsts arī bija riktīgi nesmuks, un es tāpēc arī gribēju uzreiz patestēt. Mēs arī patestēsim before after uz to vadītāju beņu, bet rokbalsts. Skatāties. Ui, vienkārši, ja kas šī daļa ir iztīrīta, šī ir neiztīrītā. Paskatāties. Pilnīgi dažādi toņi. Man jau ļoti patīk skatīties uz šitādiem darbiem uzreiz. Nolīmējam beņķi un tūlīt iztīrīsim šito daļu, šito netīrīsim, un tad es domāju, ka būs reāli krūts rezultāts. Nofilmēšams before and after, jo šeit sanāca riktīgi krūti. Un starp citu pasažieru beņķis arī manām gaišāks palika. Riktīgi no svara īstenībā ir. Tie baltie saloni tādi interesanti. Tu skaties, it kā viņi ir tādi netīri, bet ja šies arī nedaudz nonāsāts, tad ir arī tie punktiņi, tā ventilācija. Tad ne it kā liekas, tu tīri nevar saprast, vai paliek tīrāks, bet tad tu tāds atēj no malas paskaties un ir riktīgi labāk palicis. Bet ilgi iet reāli ilgi. Bet pats ir foršākais tas, kad iet ilgi, bet paliek labāk. Tas ir pats foršākais. Man liekas, ka skats ir vairāk nekā iespaidīgs. Kur izteikti var redzēt tīro ādu un netīro. Un pirmais, kas metās acīs, ir pirmkārt tonis. Izmainījies, kļūst daudz gaišāks. Otrkārt, spīdums. Pasties, cik ļoti spīd tā netīra āda. Tāpat arī šeit. Pilnīgi diena un nakts reāli. Man ļoti patīk, kā sanāk. Tiešām viss jaudīgi. Forši virzās uz priekšu, man tiešām ļoti patīk. Prieks, ka tā. Es biju tiešām noraizējies par to beņķi, kā viņš atmazgāsies, jo viņš bija manām sliktākā stāvoklī nekā vispārējie beņķi. Viņš bija daudz tumšāks, bet kā mēs redzam, viss tā kā notiek kā vajag.
Tā, nu ko, mašīnu mēs esam pabeiguši un kopumā pie kā es apstājos filmēšanā, ko es tik daudz neiefilmēju, mēs kārtīgi uztaisījām ķīmisko mazgāšanu ar spēcīgām ķīmijām, pēc tam, kad viss izmazgājām ar ķīmijām, pārgājām visam pār ar tvaiku, jo šitādiem veciem auto viss salien iekšā porītēs. Ir visādi netīrumi, kas ir ielīduši tādi dziļi šaurās vietās, ko vienkārši ar ķīmiju grūti dabūt ārā, tāpēc tā kā vēlams vēl pārēj pār ar tvaiku, jo tad tu tā kā ielien vēl visās mazās šķirbiņās bišķīt labāk. Pēc tam, kad mēs jau uztaisījuši kārtīgi ķīmisku mazgāšanu salonam, mēs visu apstrādājām ar kondicionieri. Kas ir kondicionieris? Piemēram, mums ir rekurādu, mēs viņu izmazgājām ļoti rūpīgi ar ķīmijām, tā āda uzreiz paliek tāda causāka, kondicionieris ir tā kā roku krēms. Mēs viņu iesmērējam, āda kļūst nedaudz tāda mīkstāk, viņai nedaudz interesantāk uzreiz tā ādas krāsa spēlē, un viņa arī ir tāda bišķīt patīkamāk uz taustu. Mēs arī uzreiz apstrādājam visus plasmas elementus, kas šeit mums iet. Viņa arī uzreiz paliek tādā nedaudz patīkamākā krāsā. Visus šos elementus mēs sapulējām. Uzreiz viņa arī ir tāda spīdīga, manām svaigāks salons ir šāds koks, uz šādu salonu spēlē diezgan lielu lomu. Nav pirmo reizi, ka es taisu šādu krāsu salonu ar šādu koku, un tiklīdz tu viņu nopulē, viņš tāds daudz smukāks, spīdīgāks, un viss salons tāds pēc sajūtām svaigāks. Šī vieta vispār bija pilnīgi matēta, kad es viņu pulēju, tagad viņa reāli spīd un ir smuka, un, protams, uz stūra arī pavisam cits skats, kad šeit ir spīdīgs glīts kociņš. Protams, stūru vajadzētu pāršūt, viņam ir tāda bišķi padzīvojusi, bet ne par to ir runa. Mēs tagad runāsim par pozitīvām lietām. Salons tiešām nav viņš perfekts, es pats redzu, man ir acis, es daudz ko redzu, viņš nav perfekts, bet viņš daudz labāk izskatās, un sēžot iekšā salonā, kas ir pats svarīgākais, ir reāli prieks iesaisties iekšā, tu iesēdies, un ir tāda svaiguma sajūta, viņš tāds foršs reāli salons ir. Kopumā salons ir reāli patīkamāks, daudz svaigāks, daudz tā kā, foršāk viņā atrasties. Es domāju, ka klienti arī būs ļoti apmierināti, jo viņš bija tiešām padzīvojis. Tā kā daudz, kur bija tas puvums, daudz, kas bija sasmērēts, bija jālien visādās šķirbās iekšā, kurās mēs sen nebijām līduši. Bet viss tas ir izdarīts un tiešām tā kā, man prieks. Man patīk mašīnas, kurās ir liels darba apjoms, jo man pēc tam tāda riktīgi forša prieks sajūta ir pēc tam, kad viņas ir pabeigts, jo es zinu to, kad bija grūts darbs, ir labi padarīts un visdrīzāk, ka klients būs ļoti priecīgs. Un arī man šo mašīnu atvedā mans jau esošais klients, bet šitā mašīna pieder tā klienta draugam, un viņš baigi man saslavēja, mans esošais klients tam draugam, un viņi noteikti skatās šo video, tā kā čau jums, Džeki. Un viņš man saslavēja, jo man reāli negribējās nevienu pievilt. Gribējās tā, lai ir pats klients apmierināts, gan tā kā draugs, un tā kā lai visi forši. Un man liekas, ka mums izdevās. Nav perfekti, ir kaut kādas lietiņas, bet tā kā salīdzinot ar to, kā izskatījās sākumā un kā ir tagad, ir reāli labi. Ir reāli labi. Par pilnīgi pašam prieks te sēdēt, un mašīna ir tiešām vizuāli izmainījusies. Un tagad parunāsim par sliktām lietiņām, kas mums ne īpaši izdevās. Siksnis mums neiztīrījās. Siksnis mums, diemžēl, neiztīrījās. Tas ir reāli skumīgi. Viņas ir tādas labākā krāsā, bet piemēram tetāre, kur kaut kādi minimāli pleķīši mums ir palikuši. Tā kā jā, diemžēl to neizdevās pilnībā novākt, bet es jau arī brīdināju to pašu klientu, ka nebūs perfekts tās siksnes, tāpēc, ka grūti iet ar tām siksnām, ja viņās jau kaut kas tur dzīvo iekšā porains, tad jau viņas tur uz palikšana ir. Arī kopumā kaut kāds gumijas, kas man te bija, sanāca riktīgi labi iztīrīt, kurus mēs sākumā runājām par sandi. Reāli smuks sanāca tās gumijas, visu lūku cēla augšā, tur viss mazgā, šeit arī viss cēla, tā kā tīrīja. Reāli čotku, visas gumijas izstās, kā vajag iztīties, visu šķirbiņas izmazgājām. Ātri apieši, kur apkārt diski atmazgājās, nenormāli feini, reāli diski pilnīgi tādi svaigi, spīd, daudz patīkamāk. Riepas apstrādājām, visus šos plasmasas apstrādājām, uzreiz ir tāds labāks skats uz visu, viss tāds svaigāks. Šīs plasmas arī bija pilnībā izbilējis, krāsa pazaudējis, tagad viņš reāli svaigs, tumšs, lukturs piepulēja, tagad viņš vismaz vienādi, pirms tam tas bija tāds celtnāks. Viņš vēl drusciņi ir vēl, protams, celtnāks, bet tagad nav tik traki.
Visu šo restu arī mēs apstrādājām, kas ir apakšā, var pamanīt, ka viņi tādi spīdīgi. Šito chromu mēs arī visu tīrījām. Viņš palika kopumā svaigāks, bet viņš kaut kāds dīvaini pleķains ir. Nezinu, ar ko tas ir saistīts, bet ir kā ir. Kopumā, jā, mašīna tiešām svaigāk, smukāk palika. Viss šitās ailes viņam iztīrīja. Te vienkārši no šitās vietas kilogramiem kaut kādu grūžu krīt ārā. Bagažnieka daudz kontenta es neiefilmēju, bet kopumā viņš bija vienkārši netīrs. Ar bagažnieku nebija nekāda tāda prikoli, tāpēc es viņus tik daudz neiefilmēju, bet kopumā viņš bija vienkārši netīrs. Tā kā tā izpūtēja galas notīrījām, to es arī neiefilmēju, diemžēl. Izpūtēja gala arī bija mums nesmuk, tagad reāli tā kā spoguls čotka. Nu, Mersīts reāli svaigāks palika. Pašam prieks par šito darbu, un es ceru, ka jums arī patīk skatīties. Tā kā tā, draugi, ar jums bija Rob Studio. Čau!